Čau, es Medžus, un pirms nedēļas bija konkurss. Tad, izlozēsim tagad uzvarētāju. Ejam internetā. Tā, lūk, ir tā mājaslapa, kur ir visi pieteikušies, un spiežam Draw Winners. Tad mums vajag 3 uzvarētājus no 504 dalībniekiem. Spiežam uzvarētājus, un uzvarētāji ir... Tad pirmajā vietā Renārs Zondars. Apsveicam. Apsveicam, to izdabūjis Kārtis. Tās tev aizsūtīšu, neuztraucies. Otrajā vietā Oskars Gagainis. Lūk, tavu balva. Apsveicam laimētāju. Un pirmajā vietā un lielāko balvu dabūn Kristiāns. Apsveicam. Apsveicam uzvarētājs. Es jums visiem jau esmu aizsūtījis e-pastu, tā ka aiziet, apstieties. Un ja jūs nesaņēmat, tas aiznieties ar mani. Tā kā šis video ir aptuveni pusminūti īsts, es izdomāju, ka pastāstīšu arī par savu iepriekšējo video 20 fakti par mani. Tie, kas vēl nav redzējuši, tur pie i-burtiņa aiziet nostieties un izdomājiet savā prātā, kurš jums liekas, ka ir meli. Un tagad tā ātri pastāstīšu par pāris. Tāda pirmais fakts, es esmu burvmaksnieks. Ja jūs kaut nedaudz skaties man kanālu, šito jums vajadzēja zināt, vai ne? Jā, tas bija patiess. Es spēlēju basketbolu, tas arī ir patiess. Es jau no 1. klases spēlēju basketbolu. Es sasadu mašīnu 8 stundas pēc tam, kad biju to nopircis. Tas arī ir patiess. Jā, diezgan skumīgi, bet tā bija. Es pa dienu 1:30 nopirku to mašīnu, un vakarā mums bija pasākums kaut Kuldīgā. Un tad no Kuldīgas pasākuma mums bija jābrauc uz Valmieru, kas otrs Latvijas gals. Un mēs braucam, un ir ziema, un mums saslīd, un mēs iedzēcāmies margās, un pārdevām metālu užņos to mašīnu. Diezgan neveiksmīgs brauciens. Es vasarā precos. Arī taisnība. Jā, mēs tur jau esam sadarinājušies. Tā, ka tā ir taisnība. Es esmu mēnesi strādājis Maksimā. Šo daudz rakstīju, ka tā nav taisnība, bet tā arī ir taisnība. Pat manā 365 dienu šovā tur bija. Tur bija viens video, kā es strādāju Maksimā. Jā. Man ir bijusi pleca operācija. Tā arī taisnība. Jā, man arī bija video, kur man ir iesiet roka. Daudz redzēja. Esmu noskrējis maratonu. Arī taisnība. Beidzot fakts, par kurus var priecāties. Jā, tā ir taisnība. Dabūju 1. vietu klases glītrakstīšanā. Tā arī ir taisnība. Tas bija 2. klasē. Skaidrs, ka man vairs nav tik glīts rokraksts. Paga. Vajadzēja būt vēl smukākam, vai ne? Man liekam, ka nepalika smukāks. Dabūju 1. vietu rajona zīmēšanas konkursā. Arī taisnība. Arī taisnība. Es biju Latvijas čempions galdaspēlē, tā arī ir taisnība. Lūk, šajā te es biju čempions, tas bija pirms pāris gadiem. Es pat biju aizbraucis uz pasaules čempionātu. Tur man tik labi negāja. Bet, Latvijas čempions es biju. Man ir slikti redz, tā arī ir taisnība. Tas ir manas brilles. Tas ir manas brilles. Nevis mana vecotā vai tēva. Tas jāuztver kā apvainojums manām brillēm. Man mutē zobiem iekšā ir stīpiņa. Arī taisnība. Skaidrs, ka nevar ielikt kameru mutē un parādīt, bet tur viņi tiešām ir. Un man jāsaka paldies par šim kanālam. Tiešām ir vairāk kā 10 000 sakotāji un vairāk kā 2 miljoni skatījumu. Labi, visiem caur neiesim, bet meli bija. Es esmu mācījies spēlēt klavieres 2 gadus. Es vispār nezinu, kas ir mūzika. Kā vēl es varētu mācīties klavieres spēlēt? Bet es brīnījos, ka šo faktu pateicu vismazāk. Tikai kaut 2 vai 3 cilvēki to pateica. Jā. Vismaz tagad jūs esat iepazinuši mani nedaudz labāk. Labi, paldies jums visiem, kas piedalījās konkursā, un paldies, ka noskatījās šo video. Gan jau vēl kādreiz uztaisīšu kādu faktu video. Labi, es zūdu dūmos. Tiekamies nākotnē. Šis izklausījās bišķi jocīgi. Ja tev prātā ir labāka atveda frāze, ierakst komentārā, ja varbūt izmantošu. Paldies tev. Tās laikam ir atvedas. Nekas. Gan jau mēs vēl kādreiz tiksimies, vai ne? Es tiešām ceru. Bet jūs dosieties uz labākām mājām. Lien iekšā. Tad jūs paliksiet pie manis. Nē, tā nedrīkst. Jūs brauksiet pie jauniem saimniekiem. Pie jaunajiem saimniekiem.